Es gribēju izmantot šo iespēju, lai iezīmētu 7 šādas potenciāli īpaši atbalstāmās nozares, kas palīdzētu mums būt gan ražīgākiem, gan konkurētspējīgākiem, gan, protams, ģenerēt vairāk eksporta ieņēmumus. Pirmā daudzkārt izskanējusi aizsardzības rūpniecība. Gan attiecībā uz ražošanu, vai tie būtu NATO standartu munīcijas un lādiņu ražošana, vai tā būtu Patrijas 6x6 piegāžu un vērtību ķēde, vai tā būtu potenciālā sadarbība ar Saab, gaisa aizsardzības sistēmu kontekstā, kaujas droni un tam līdzīgi. Tas ir viens segments. Otrs segments ir servis un apkopes funkcijas, tā skaitā NATO tehnikai, NATO tehnoloģijām. Otrs lielais sektors ir masīvkoka un koksnes būvniecības tehnoloģijas. Redzam, ka, piemēram, lielākā daļa, kas eksportē savu produkciju uz Ziemeļvalstīm, saskarās ar to, ka Latvijas standarti neatbilst Ziemeļvalsts standartiem. Līdz ar to viena produkcija tiek ražota Ziemeļvalsts tirgumu un pavisam citāda, daudz mazākos apjomos, Latvijas tirgumu. Šeit salāgojot šīs lietas, mēs iegūsim gan iespēju vairāk izmantot mūsu strateģisko resursu, mūsu pašmāju būvniecībā, gan arī turpināt šīs masīvu koka moduļu māju tehnoloģijas eksportēt uz tām pašām Ziemeļvalstīm, uz Vāciju. Trešais sektors ar atjaunojamo resursu enerģētika, ar to saistītā enerģijas loģistika. Un šeit, es domāju, mums jau ir daudz priekšrocību, gan attiecībā uz jaudu radīšanu, uz energo kopienu veidošanu, uz viedā tīkla infrastruktūras attīstību, tā saucamā Power to X, jeb dažāda veida enerģijas uzkrāšanas tehnoloģija attīstību. Šeit arī Liepājas un Ventspils ostas var kalpot kā šāda veida vērtību ķēdes, arī loģistikas bāzes. Ceturtā joma ir elektronika, elektrotehnika un informācijas komunikācijas tehnoloģijas. 15 gados pieckāršots nozares apgrozījums, 90% no ražotā nonāk eksportā. Tāda nozares flagmaņa kā Microtik, Saftehnika, Hanze Matrix, arī Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitāte, RTU. Šajās jomās mums ir gan vēsturiska pieredze, gan liela, jau šobrīd spēcīga globāla konkurētspēja. Piektā joma ir strateģiskā bioekonomika, īpaši kontekstā ar kooperatīvu attīstību. Mēs kā Tautsaimniecības komisija apciemojām vairākus kooperatīvus, viesojāmies arī Jelgavā Šķelto zirņu rūpnīcā. Tas neapšaubām ir arī nākotnes bioekonomikas, nākotnes pārtiks rūpniecības superprodukts. Un arī tur mums ir milzīgs eksporta potenciāls. Sestā joma ir jaunu uzņēmumu ekosistēma un deep tech. Atbalsts mērogošanai, dažāda veida testa poligoni, vai tās būtu 5G tehnoloģijas vai deep tech tehnoloģijas, aizsardzības joma, jau šobrīd daudz labu piemēru, un mūsu jaunu uzņēmumi ir gatavi arī kāpināt savu eksporta apjomu. Septītā joma, ko es gribu pieminēt, ir globālie biznesa pakalpojumi, jeb otrās paaudzes šāda veida pakalpojumi visā pasaulē. Šobrīd uzņēmumi saskarās, piemēram, ar mākslīgā intelekta atbilstības jautājumu.